Sveicināti! Šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar unikālu iespēju, kas burtiski pāris mēnešus atpakaļ ir ienākusi Baltijas un Krievijas tirgū, un pašreiz notiek intensīvs darbs, lai jau tuvākajā laikā šāda iespēja parādītos arī mēs valstīs. Līdz šim Austrumēropai nebija iespējas piedalīties, taču tagad šāda iespēja jau ir, tāpēc atliek tikai izmantot to. Par to tad arī šodien runāšu. Esmu pārliecināta, ka pietiks ar pusstundu, lai jūs aptvertu, kāda iespēja ir nonākusi jūsu rokās. Un ja jūs līdz šim esat staigājuši pa dažādām kompānijām ar saviem personīgiem priekšstatiem par ideālu biznesu un nevarējāt atrast to, kas sildītu jums sirdi un piepildītu jūsu naudas maku, vai arī jums vispār nav ne jausmas, kas tā elektroniskā komercija tāda ir, tad šodien man ir tas gods iepazīstināt jūs ne tikai ar vienreizējām iespējām, bet arī ar šo brīnišķīgo 21. gadsimta naudas pelnīšanas instrumentu e-komerciju. Esmu pārliecināta, ka šī iespēja var dot jums to, ko jūs varbūt esat meklējuši gadiem. Tiem, kas ir pazīstami ar rekomendāciju biznesu, vēlos teikt, ka lai arī kādā kompānijā jūs pašreiz strādājat, vai MLM vai tiešajā tirzniecībā, un neatkarīgi no tā, kādu produktu virzat, varu droši apgalvot, ka arī jums šī ideja būs noderīga kā bagātības iegūšanai, tā arī nopelnīto līdzekļu saglabāšanai. Neskatoties uz ārēju līdzību ar MLM, jeb tīkla mārketingu, šī iespēja tomēr pārstāv e-komerciju, un tas ir dokumentāli apstiprināts. Iesākumam iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Māra Stahovska, un mana pieredze rekomendāciju biznesā ir jau vairāk nekā 13 gadi. Iesāku reiz ar kompāniju, ko tagad zina praktiski katras civilizētās pasaules iedzīvotājs, bet pēc dažiem gadiem sapratu, ka iespējas, ko piedāvā kompānija, kas tirgo jau vairākus gadu desmitus, man ir krietni par šauru. Ir ekonomiski neizdevīgi ieguldīt spēku, laiku un naudu kompānijā, kurā tev ir atlicis būt vienkārši par patērētāju, jo tirgus jau ir tik ļoti piebāsts, ka vairs vienkārši nav kur iespraukties. Kopš aptvēru šo vienkāršo patiesību un kopš pārstāju sevi personificēt ar kompāniju un uzskatīt, ka man mūžīgi jānes šīs kompānijas karogs un jābūt par tās seju, sāku meklēt kompānijas, kas ir jau pierādījušas savu stabilitāti, bet kam vēl ir pietiekami liels attīstības potenciāls. Pie tam sapratu, ka sadarbība ar kompāniju nav laulība. Nav nekā nosodāma, ja cilvēks labākā varianta meklējumos nomaina dzīves laikā vairākas kompānijas, ar ko sadarboties, kā arī darbojas vairāk nekā vienā kompānijā. Ir prātīgi neturēt olas vienā groziņā, respektīvi prātīgi ir veidot vairākas ienākumu plūsmas dažādās kompānijās. Protams, izvērtējot savas iespējas, jo nav jēgas būt 10 kompānijās un nevienā neko tā arī neizdarīt. Bijis manā dzīvē ir gan mācību, gan izmēģinājumu laiks. 2008. gadā sāku darboties internetā. Internetu mārketingus, kā balstās e-komercija, var mācīties visu mūžu. Tas ir mūžīgs radošais process, ļoti interesants un aizraujošs. Runājot par maniem izmēģinājumiem, tie visi ir noveduši pie stingras pārliecības, ka sadarboties ir vērts tikai ar legālām kompānijām, kam ir skaidrs un caurspīdīgs piedāvājums, un kuru darbība ir vērsta uz partneru labklājību, nevis uz kompānijas mega peļņu. Šodien vinnētājs ir tās kompānijas, kas saprot, ka nav spēcīgākas un efektīvākas reklāmas par cilvēciskajām rekomendācijām, un kompānijas partneri ir īstais kompānijas zelts, tāpēc par viņu labklājību ir jārūpējas pirmām kārtām. Un tieši par zeltu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē mēs šodien arī runāsim. Iespēja, ko es šodien prezentēšu, apgriezīs kājām gaisā jūsu priekšstatus par biznesu, šodien piedāvātajām internetu un e-komercijas iespējām, gluži kā apgrieza kājām gaisā manus priekšstatus par to. Tas ir stāsts par to, cik viegli un eleganti var veidot un attīstīt patiesi grandiozu biznesu. Kompānija, par kuru šodien būs runa, ir nevien legāla un stabila, bet patiesi revolucionāra. Tās pieeja biznesam ir lakoniska, vienkārša un ģeniāla. Šajā kompānijā mīt ļoti liela nauda un to ir ļoti vienkārši paņemt. Tieši tāpēc esmu pārliecināta, ka lielākajai daļai no jums būs patiesa vēlēšanās ar šo kompāniju sadarboties. Tiem, kurus padarat ramīgus apzīmējumus partneris, kuriem jau tagad rodas asociācijas, ka nu tik es likšu jums kaut kur stāties un vilkt savus tuviniekus kaut kādā mistiskā biznesā, lūdzu atslāpstiet un noklausieties prezentāciju līdz galam. Tajā būs informācija gan cilvēkiem ar lieliem mērķiem un biznesa iecerēm, gan arī tiem, kurus neinteresē nekas cits kā vien savas nopelnītās naudas vērtības saglabāšana. Un vēl, klausoties par kompānijas piedāvājumu un biznesa nosacījumiem, nepieļaujiet domu, ka jūs kaut ko nemākat vai nevarat izdarīt. Jo šīs prezentācijas mērķis ir nevien pastāstīt par vienreizēju kompāniju ar retu piedāvājumu, bet arī par komandas piedāvājumu, kas palīdzēs jums šo biznesu attīstīt ar svešām komandas rokām. Galvenais, lai jums būtu vēlēšanās piedalīties. Komandas piedāvājums izskanēs pašās prezentācijas beigās. Noklausieties līdz galam un tikai tad izdariet secinājumus, vai jums šis piedāvājums ir interesants vai nav.
Vēlos vērsties arī pie tiem, kas izdzirdot vārdus rekomendāciju biznesa sāk liekt piramīda. Prezentācijas noslēgumā 2 vārdos pastāstīšu, kā atšķirt naudas piramīdu, kas ir negodīga pašos pamatos un kuras vienīgais iespējamais iznākums ir tūkstošiem cilvēku naudas zaudēšana no godīga biznesa. Ticiet man, starp patērētāju tīklu un piramīdu ir milzīga atšķirība un nav jābūt ekonomikas profesoram, lai tos atšķirtu. Šī iespēja ir tā vērta, lai jūs tagad noliktu malā visas savas steidzamās un svarīgās lietas, varbūt pēc pusstundas tās jums jau šķitīs maz svarīgas, izslēgtu mobīlos telefonus, lai nekas nenovērš jūsu uzmanību un pievērstos informācijai. Jo tas, ko jūs šodien redzēsiet un dzirdēsiet, katrs vārds nesīs sevī jūsu veiksmes instrukciju. Es lūkšu jūsu nedalīt uzmanību 30–40 minūšu garumā un centīšos darīt visu, lai mūsu kopā pavadītais laiks jums būtu gan vērtīgs, gan interesants. Tātad šodien es jūs vēlos iepazīstināt ar kompāniju Karatbars. Visā Austrumeiropā šo kompāniju vēl nepazīst. Uz doto brīdi ir startējuši kādi 7 līdz 10 tūkstoši partneru. To skaits pastāvīgi pieaug, tāpēc ir grūti nosaukt precīzu skaitu. Tomēr tas ir niecīgs daudzums salīdzinot ar tiem miljoniem cilvēku, kas gaida šo vērtīgo informāciju. Mēs atrodamies pašos šie grandiozā projekta pirmsākumos, tāpēc ir jāsaprot, ka mums paveras neizsmeļamas iespējas, un ja vien būs vēlēšanās, darba būs pilnas rokas, jo nav grūti iedomāties, ko nozīmē neaptverts Krievijas, Baltijas un NVS valstu tirgus. Tagad vēršos pie tiem, kam par biznesu nav nekādas nojausmas, vai arī rodas jautājums, ko tad es lai daru Krievijā vai NVS valstu tirgū. Arī uz šo jautājumu sniegs atbildi komandas piedāvājums. Tas patiks gan tiem, kam būs interese veidot lielu nopietnu biznesu, gan tiem, kas to nemāk un nekad nav darījuši. Kā jau teicu, jums būs iespēja izveidot nopietnu biznesu nevis ar savām, bet gan ar pieredzējušas komandas rokām, ja tik jums būs tāda vēlēšanās. Un pat bez jūsu ziņas jūsu biznesa attīstīsies kā Latvijā, tā arī Krievijā un NVS valstīs. Varbūt neliela atkāpe, kāds labums komandai no šādas sava veida labdarības. Komandas mērķis ir beidzot vismaz vienu biznesu skaisti attīstīt Latvijā, jo cik ir novērots, ja cīnās katrs pats pa vienam un katrs pats par sevi, tad sabiedrības negatīvisms parasti ir tik ļoti graujošs, ka pēc pusgada šis cīnītājs ir jau bez spēka un vēlēšanās jebko darīt. To patiešām ir ļoti grūti izturēt. Tātad mēs vēlamies dot iespēju pirmām kārtām Latvijas cilvēkiem tikt pie lielā pīrāga, ko parasti savā starpā sadala lielvalstis. Mēs saprotam, ka šis nav tas pateicīgākais darbs, ņemot vērā latviešu skepsi un kūtrumu šāda veida biznesā. Tomēr redzot, ka Latvija ar mūsu pašreizējo valdību pie stūris jau sen stūrē auzās un nebūtu neceļ cilvēku labklājību, tad mēs, cik nu varam, vēlamies dot iespēju cilvēkiem sakārtot savas dzīves finansiālo pusi. Vajag tikai piecelties no sava dīvāna un pateikt, jā, es to vēlos. Un mēs esam tik ļoti pārliecināti par to, ko darām, ka mums nekāds negatīvisms nespēj sapēst. Un ja nu tomēr strādāšana Latvijas tirgū mums sāks likties apgrūtinoša, mēs savu biznesu izveidosim bez problēmām, ar vai bez latviešiem. Krievu tirgus ir pietiekami plašs un, pateicoties internetam, arī pietiekami pieejams. Ja latvieši gribēs palikt aiz borta, viņiem būs tāda iespēja, bet mēs tomēr vēlētos turēt kopā, tāpēc klausieties uzmanīgi un izvērtējiet doto iespēju maksimāli atbildīgi. Jau pats fakts, ka kompānija reģistrēta Vācijā, liecina par tās likumību un izslēdz jebkādu iespēju, ka tā varētu būt finansu piramīda. Vācijā ir ļoti stingra likumdošana, sevišķi, ja tas ir saistīts ar patērētāju tiesību aizsardzību, un piramīdas ir aizliegtas ar likumu. Neviena finansu piramīda nekad neiegūtu Vācijas tirzniecības palātas licenci. Kompānija Karatbars International tika dibināta 2011. gadā. Tās galvenais ofiss atrodas Vācijā, Štutgartē. Adrese ir redzama slaidā. Šobrīd kompānija pārbrauc uz jaunām telpām, jo pašreizējās ir kļuvušas krietni par šauru. Slaidā redzams arī Vācijas tirzniecības palātas reģistra numurs, un katrs to var pārbaudīt pa sev pieejamiem kanāliem un pārliecināties par tās darbības likumību. Lai būtu pilnīga skaidrība un pārliecība par to, ka runa nav par kaut kādu puslegālu offšoros reģistrētu kompāniju, bet gan par kompāniju, kas jau pietiekami ilgi un ļoti veiksmīgi darbojas pašā Eiropas centrā. Kompānijas dibinātājs un direktors ir Haralds Zaits, kas redzams šajā attēlā. Galvenais ofiss Štutgartē atbild par visiem galvenajiem procesiem, tā skaitā koordinē jaunu valstu atvēršanu. Uz doto brīdi ir atvērtas jau 118 valstis. Vēl ir ofisi Āzijā, Singapūrā un Amerikā, Belīzā. Kā redzams, kompānija jau sen ir izaugusi ārpus Eiropas robežām, un šis fakts tai piešķir veiksmīgas un stabilas kompānijas reputāciju. Kompānijas misija ir nodrošināt stabilitāti un ekonomisko drošību miljoniem mūsu planētas iedzīvotāju, konvertējot nedrošo papīra naudu drošākajā valūtā
ko cilvēce pazīst jau vairāk kā 5000 gadu investīciju zeltā, kas Eiropā un Amerikā netiek aplikts ar nodokli. Kopš 2012. gada arī Krievijā netiek aplikts ar nodokli investīciju zelts, kas tiek iegūts bonusu programmās. Tieši tāpēc kompānija Karatbars ir izveidojusi speciālu uzkrājuma programmu, kas garantē tās dalībniekiem finansu stabilitāti, aizsardzību no inflācijas un nodokļiem. Kompānijas partneri ir zelta pārstrādes rūpnīcas Atesai, Nadir un Deguza. Tās ir vienas no populārākajām rūpnīcām, kas pārstrādā zeltu. Tās ir arī LBMA locekļi. LBMA ir Londonas dārgmetālu tirzniecības asociācija. Tā izdod arī certifikātu zelta izstrādājumu, ko ražo šīs rūpnīcas, un tas nozīmē, ka katram zelta stienītim ir savs certifikāts. Prosegur ir kompānija, kas nodrošina iespēju katram Karatbars partnerim bez maksas uzglabāt savu zeltu kompānijas krātuvēs. Tās atrodas Vācijā, Frankfurtē un Noizenburgā. Uz doto brīdi kompānija Karatbars ir uzsākusi savas personīgās glabātuves izveidi, kas būs tās jaunajā atrašanās vietā. Un kompānija FedEx ir tā, kas ar kurjeru starpniecību nodrošina zelta piegādes pasūtītā adresi. Tā piegādās jūsu zeltu uz jebkuru pasaules valsti pie nosacījuma, ka šī valsts ir atvērta kompānija Karatbars. Zelta biznesa aprindā šīs kompānijas ļoti augstu kotējās un ir ieguvušas augstu uzticamības līmeni. Kompānijas piedāvātais produkts ir klasiska dizaina kartītes ar Karatbars logo. Tām ir kredītkartes izmērs, un tajās ir iestrādāti neliela zelta stienīši ar svaru 1, 2,5 vai 5 grami. Kā mēs zinām, vīrs 24 karātu, ja 999,9 proves zelts ir visai mīksts metāls, un šāda veida noformējums pasargā to no mehāniskiem bojājumiem. Zelts ir produkts, kam nav un nekad nebūs konkurences, tas ir vērtīgs pats par sevi. Šādi mazi nomināli ir arī vispieprasītākie tirgū, jo tie ir vislikvidākie. Ja vienkāršāk sakot, tos jebkurā brīdī bez jebkādiem sarežģījumiem var pārdot, ja rodas tāda nepieciešamība. To pieņems jebkurā pasaules bankā par tās dienas zelta cenu Londonas biržā, kā arī ir iespēja jebkurā brīdī pārdot zeltu atpakaļ kompānijai. Kā var būt interesants kompānijas Karatbars piedāvājums? Pirmām kārtām tam, kurš vēlas saglabāt savus aktīvus drošā veidā. Zelts ir nemirstīgs, to nebojā ne laiks, nekādi ārēji apstākļi, un tas nekad nemaina savas īpašības. Tāpat šis piedāvājums var būt interesants kolekcionāriem, jo kompānija Karatbars piedāvā arī unikālas kolekciju kartītes, kas tiek ražotas ierobežotā daudzumā. Arī šajās kartītēs ir iestrādāti zelta stienīši, un ar gadiem šādu kartīšu vērtība tikai pieaugs, neatkarīgi no zelta cenas izmaiņām. Kompānija ir vesels katalogs, var izvēlēties jebkuram dzīves gadījumam, gan kāzām, gan bērnu dzimšanas gadījumam, kā arī atsevišķu valstu tematiku un populāru cilvēku attēliem. Tomēr visvērtīgākais no tā, ko piedāvā kompānija, ir 12 nedēļu uzkrājuma programma, kas dos jums iespēju pirmkārt izveidot savu personīgo zelta uzkrājumu fondu, pie tam lielāko daļu zelta iegūstot nevis par savu naudu no savas kabatas, bet gan par to naudu, ko jums samaksās kompānija, un otrkārt izveidot sev reālu pasīvo ienākumu naudas plūsmu, un šajā gadījumā nopelnīt nav pareizais vārds. Pareizais apzīmējums būtu iegūt bagātību, jo šai sistēmai nav nekā kopīga ar darbu klasiskā izpratnē. Kompānija dod iespēju konvertēt jūsu papīra naudu zeltā, daudzkārtīgi palielinot jūsu finansu potenciālu, pie tam ar minimālām investīcijām un praktiski netērējot jūsu naudu. Šīs programmas pamatā ir tas, ka jūs katru nedēļu nopērkat savam zelta uzkrājumam 1 gramu zelta. Tas izmaksās apmēram 48 eiro nedēļā. Esmu salīdzinājusi cenas ar citiem zelta pārdevējiem Latvijā, tās ir ļoti līdzīgas. Tikai neviens no pārdevējiem nepiedāvā naudu ne par to, ka esat viņu klients, ne par to, ka atvedat vēl jaunus klientus. Nākamajos slaidos jūs redzēsiet, ka tas prasīs no jums personīgos resursus ne vairāk kā pāris nedēļas. Un šī programma dod iespēju par šīm 12 nedēļām ne tikai uzkrāt 12 un vairāk gramus zelta, bet vēl arī no mazas ienākumu straumītes izveidot reālu ienākumu Nīlu vai Amazoni. Pasaules pieredze ir pierādījusi, ka tieši tie partneri, kas darbojas pieturoties šai 12 nedēļu programmai, visai ātri sasniedz grandiozus rezultātus. Ja jūs sakoncentrēsieties uz šo programmu 12 nedēļu garumā, tas ir veltīsiet tai tikai 3 mēnešus no savas dzīves, jūs mainīsiet to uz visiem laikiem. 3 mēneši nav tas laiks, kuru būtu grūti upurēt lielai lietai. Pie tam jūs redzēsiet, ka šī 12 nedēļu programma nebūtu neprasīs no jums nemitīgu līdzdalību visu šo 3 mēnešu garumā. Vēlos piebilst, ka šis termiņš 12 nedēļas nav obligāts un nemainīgs. Katrs var iet pie sava mērķa, zelta uzkrājuma un sava kapitāla pavairošanas savā individuālajā tempā. Neviens ar pātaciņu nevienu uz priekšu nedzīs līdz finišam. Šajā kompānijā katrs virzās uz priekšu sev komfortablā ātrumā, kāds skriešas, kāds lēni pīpējot. Kompānijai katrs cilvēks, kas ir nolēmis patērētāju kultūru nomainīt uz uzkrājuma kultūru, ir svarīgs un cienījams. Uzreiz vēlos piebilst, ka, lai arī nosacījumi ir ļoti maigi un komfortabli, tomēr tie neparedz braukšanu uz citu rēķina, it sevišķi, ja runājam par komandas darbu.
Katram būs jāizdara vismaz minimālas darbības, kas tiks prasītas, un jāuzņemas atbildība par tām, lai visa komanda varētu raiti iet uz priekšu un attīstīties, kopīgiem spēkiem vairojot katra atsevišķa partnera, tā skaitā arī jūsu labklājību. Jūs 12 nedēļas krājat savu zeltu, bet no kurienes tad te rodas ienākumi? Kompānija Karatbars balsta savu darbību uz rekomendācijām, piedāvājot ļoti dāsnu partneru programmu. Kas ir partneru programma? Kompānija ir gatava maksāt jums par to, ka jūs palielināt tās apgrozījumu, atvedot jaunus klientus. Šodien daudz ražotāji, kuru ražotās preces stāv veikalu plauktos un pārklājas ar putekļiem, jūtot, ka uzmācīgās reklāmas televīzijā kļūst arvien neefektīvākas, kaut arī to cena joprojām saglabājas ļoti iespaidīga, meklē reklamēšanās iespējas internetā un ir gatavi dalīties savā peļņā ar tiem, kas atved pie viņiem pircējus. Gluži nemanāmi rekomendācijas ir iespiedušās visās mūsu dzīves sfērās, tā skaitā klasiskajā biznesā, un cilvēki bieži vien dara šo darbu par velti un nesaņem par to nekādu atalgojumu, jo cilvēks ir tāda būtne, kam ir tieksme dalīties ar informāciju. Mēs paši to neapjaušot nodarbojamies ar rekomendāciju biznesu jau no bērndārza vecuma. Kad bērnībā kāds bērns no bērndārza grupiņas pajautāja, kur mēs ņēmām tādu lelli vai mašīnu, mēs teicām, ka mamma to nopirka tajā un tajā veikalā. Vēlāk dzīves laikā mēs apaugam ar aizspriedumiem un nepareiziem priekšstatiem tikai tāpēc, ka varbūt sastopam ne tos labākos un pareizākos piemērus. Tātad, ko mums piedāvā kompānijas Karatbars partneru programma? Tā paredz vairāku veidu bonusus par jūsu izdarītajām darbībām. Kopsumā tie ir 7 dažāda veida bonusi. Kompānijā darbojas 2 paralēlas atalgojuma sistēmas, gan lineārā, gan duālā. Duālā sistēma atgādina bināro sistēmu, tomēr tā ir dažas tādas priekšrocības, kas padara to izteikti atšķirīgu no bināra. Pirmā atšķirība – duālā sistēma dod iespēju saņemt komisijas no neierobežota struktūras dziļuma. Otra atšķirība – sistēma gluži kā binārajā plānā skaita punktu daudzumu katrā kājā jeb komandā, un sasniedzot noteiktu skaitu formē ciklus. Tad lūk, ja binārā tiek aizvērts tāds ciklu daudzums, kāds sanāk pēc punktiem, tad duālajā mārketingā kājas mainās vietām, lai aizvērtu vēl vienu papildus ciklu, un katrs cikls ir jūsu nauda. Un trešā atšķirība – biznesa paka jāiegādājas tikai vienu reizi. Šeit jums nekas vairs nebūs jāpērk, lai turpinātu saņemt ienākumus. Sīkāku informāciju par kompānijas mārketingu saņemsiet jau tuvākajās dienās. Pašreiz ir svarīgāk saprast pašu būtību, nevis visos sīkumos izprast mārketinga nianses. Varu droši apgalvot, ka tās ir pārdomātas līdz pēdējiem un izstrādātas tikai un vienīgi partneru interesēs. Tātad, kas ir jāizdara, lai sāktu veidoties jūsu zelta uzkrājuma fonds un pasīvo ienākumu plūsma? Zeltu no kompānijas jūs varat pirkt jebkurā brīdī un jebkurā daudzumā. Tomēr es domāju, interesantāk ir izveidot zelta uzkrājumu netērējot savu naudu vai arī tērējot to minimāli. Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāizvēlās tā biznesa paka, ar ko jūs uzsāksiet sadarbību ar kompāniju. Un lūdzu neleciet augstāk par savu galvu, izvērtējiet, kāda biznesa paka jums ir finansiāli paceļama un komfortabla. Nelieniet parādos, lai stress un domas par to atdošanu netraucētu jums veidot ienākumu šajā kompānijā viegli un ar prieku. Jebkurā laikā samaksājot nelielu komisiju, var biznesa paku paaugstināt uz lielāku. Kompānija piedāvā 5 dažāda līmeņa biznesa pakas. Ir bronzas, sudraba, zelta, VIP un VIP ekskluzīva biznesa pakas. Biznesa paka bronza maksā 99 eiro, tajā nav zelta. Tā ir elektroniska paka. Tomēr tajā ir 2 bonusu kartes pa 100 eiro, kas ir paredzētas izmantošanai iegādājoties VIP paku. To jūs varat vai nu uzdāvināt kādam savam partnerim, vai izmantot paši, kad izlemsiet paaugstināt savu statusu līdz VIP statusam. Tādā veidā jūsu partnerim, kas to saņems dāvanā, vai arī jums, VIP paka izmaksās par 100 eiro mazāk. Tādā veidā jūs arī būsiet atguvis savus sākotnēji ieguldītos 99 eiro. Tāpat bronzas pakā ietilpst arī 2 kartes ar 3% atlaidi uz zelta izstrādājumu iegādi no kompānijas gada laikā. Tātad aktivizējot vienu no kartēm, veselu gadu jūs pērkat zeltu ar 3% atlaidi. Šīs kartes ir elektroniskas un tās var aktivizēt uzreiz pēc iestāšanās kompānijā, lai turpmākie zelta pirkumi jums būtu lētāki. Bronzas biznesa paka jums dod 5% tiešās komisijas, 10 eiro par ciklu un 5 punktus duālajā mārketingā. Par cikliem runāsim sīkāk, apskatot mārketingu. Nākošā biznesa paka ir sudrabs. Tā maksā 275 eiro plus piegāde. Tajā jau ir kartīte ar 1 gramu zelta jūsu zelta uzkrājumam, 3 bonusu kartes pa 100 eiro VIP status iegūšanai, 3 kartes ar 3% atlaidi zeltam un vēl 6 kartes ar 15 eiro atlaidi brenda kartīšu pirkumiem kompānijas internetveikalā. Sudrabs dod 10% tiešās komisijas, 40 eiro par ciklu un 20 punktus duālajā mārketingā. Nākošā biznesa paka ir zelts, vispopulārākā un pieprasītākā biznesa paka. Tā maksā 625 eiro plus piegāde.
Tajā jau ir 2 kartītes pa 1 gramam zelta jūsu zelta uzkrājuma, tātad 2 grami. 7 bonusu kartes par 100 eiro VIP statusam, 5 kartes ar 3% atlaidi zeltam un 6 kartes ar 15 eiro atlaidi Brenta kartīšu pirkumam kompānijas internetveikalā. Zelts dod 15% tiešās komisijas, 60 eiro par ciklu un 50 punktu duālajā mārketingā. Nākošā biznesa paka ir VIP, tā maksā 1600 eiro, plus piegāde, tajā jau ir 3 kartītes pa 1 gramam zelta jūsu zelta uzkrājumu, tad 3 grami, 20 bonusu kartes par 100 eiro VIP statusam, 10 kartes ar 3% atlaidi zeltam, 6 kartes ar 15 eiro atlaidi Brenta kartīšu pirkumiem kompānijas internetveikalā. VIP dod 20% tiešās komisijas, 80 eiro par ciklu un 100 punkti duālajā mārketingā. Un pati pēdējā paka ir VIP ekskluzīva, tā maksā 7450 eiro. Iegādājoties šo biznesa paku, jūs saņemat vienu daļu no kompānijas Karatbaras zelta fonda. Tāpat arī varat veidot savu struktūru ar tādiem pašiem nosacījumiem kā VIP biznesa pakai. Tas nozīmē 20% tiešo komisiju, 80 eiro par ciklu un 100 punkti duālajā mārketingā. VIP ekskluzīvs skaits kompānijai ir ierobežots un, kad tas tiks sasniegts, šādas pakas iegādāties vairs nebūs iespējams. Vēlreiz apkoposim, ko un kā tad ir jādara šajā uzkrājuma programmā. Pirmkārt, ir jānoskaņojas uz to, ka būtu vēlams, ja jūs 12 nedēļas no vietas krātu pa 1 gramam zelta nedēļā. Kā jau teicu, kompānijā nav tāda vārda kā obligāti, ir tikai vārds vēlams. Skatieties pēc jūsu personīgajām iespējām. Otrkārt, 2 personīgi uzaicināti partneri, kas atkārtos jūsu darbības, dod jums tiesības saņemt visas komisijas, kas ir paredzētas kompānijas mārketinga jeb bonusu plānā. Balva par šīm vienkāršajām darbībām būs jūsu pasīvais ienākums no 13 000 līdz pat 100 000 eiro mēnesī. Ir svarīgi saprast to, ka bonusu plāns ir jūsu atalgojums par to, ka esat pastāvīgais kompānijas klients un veicat šo uzkrājuma programmu, kā arī par to, ka pateicoties jums, kompānija rodas ar vien jauni klienti. Taču šeit pasīvais ienākums ir jāsaprot pareizi. Tikai tad, kad tiks izpildītas vismaz minimālās prasības, 2 uzaicināti partneri, kas turpinās jūs atkārtot, jūs pie šāda ienākuma tiksiet. Pasīvais ienākums ir iespējams tikai pie attīstītas struktūras, kas ir mūsu komandas mērķis. Mūsu mērķis ir blīvi piepildīta struktūra, lai katrs, pateicoties komandas darbam, maksimāli sajustu savu finansiālo rezultātu. Tā kā lielāko darbu daļu uzņemas veikt komanda, tad darbības, ko atliks izdarīt jums, būs tādas, ko var izpildīt pat pirmklasnieks. Šādas summas taču ir tā vērtas, lai nedaudz iespringtu, vai ne? Mēs esam pārliecināti, ka līdz ko jūs sajūtīsiet šī procesa garšu, jūs gribēsiet to turpināt arī bez komandas līdzdalības, un mēs par to tikai priecāsimies. Šajā programmā savu bagātību kā saltātā naudā pašreiz vairo apmēram 150 000 partneru visā pasaulē. Pēc mūsu komandas augstāko līderu teiktām, pasaulē ir apmēram 50 cilvēki, kas saņem ne tikai 100 000 eiro mēnesī, bet 120 000 un vairāk nedēļā. Lūk, tādas nereizējas iespējas mums paveras šajā kompānijā. Ja kādam šajā brīdī mostas skepse un jautājums, no kurienes tādas naudas, tad, ja jūs pareiķināsiet partneru skaitu komandā pēc 12 nedēļām pie perfektas duplikācijas, tad struktūrā ir jābūt vairāk nekā 8000 partneru. Iedomājieties, kāda naudas masa grozās kompānijai no šādas komandas. Kompānija var mierīgu sirdi pateikt dāsnu paldies tiem, kas ir atveduši uz kompāniju tik daudz pircēju un tālāk reklamētāju, sadalot katram pēc nopelniem atkarībā no ieguldītā darba rezultāta. Vēl jāpiebilst tas, ka šī uzkrājuma programma ir tikai neliela daļa no kompānijas darbības. Kompānija regulāri piedalās biržas darījumos, pārdodot zeltu, un 95 centus no katra pārdotā gramatā novirza uzkrājuma programmas finansēšanai. Ja pagājušajā gadā kompānija tikai uzkrājuma programmas ietveros pa 1 gramam gada laikā pārdeva apmēram 53,5 kg zelta, back-officeā sadaļā Downloads ir oficiāls dokuments, kas apstiprina šo faktu, tad šobrīd tā jau pārdod 35 līdz 40 kg zelta mēnesī. Tad iedomājieties, kādos daudzumos tā pārdod zeltu vairumtirdzniecībā. Lūk arī atbilde uz jautājumu, no kurienes kompānija tādas naudas, lai maksātu tādas komisijas. Vēl jāsaka, ka šīs summas liekas kosmiskas mums, kas pieraduši redzēt savā kontā algas dienā labākajā gadījumā 500 latus, jeb 700 eiro, un cits nav redzējis pat pusi no tā. Taču cilvēkiem, kas darbojas lielajā biznesā, šie cipari, kas mums rauj jumtu nost, nemaz neliekas diži lieli vai iespaidīgi. Ir jāsaprot, ka šādai naudai pie mums ir ļoti grūti atnākt, kamēr mēs savās galvās neesam sev atļaujuši tādu naudu saņemt. Tāpēc domājam, ko domājam. Vēl kas ir svarīgi runājot par komisijām. Kompānija visus šos gadus cītīgi seko savas peļņas un komisiju izmaksas proporcijām. Un tā kā tās nu pat ir pārsniegušas pieļaujamo proporciju un sāk radīt kompānijas zaudējumus, kompānija šobrīd ievieš jau sen sagatavotas izmaiņas izmaksās. Kompānija paredzēja, ka šāds brīdis pienāks, taču ļāva līdzpēdējiem cilvēkiem saņemt maksimālās iespējamās komisijas.
Pašreizējās izmaiņas ir tādas, kas skars tikai tos partnerus, kas jau saņem ļoti lielus ienākumus, bet nekādā ziņā neskars tos, kas tikai uzsāk biznesu. Sīkāk par šīm izmaiņām runāsim apskatot mārketingu. Nu tad tagad nāks paši svarīgākie slaidi. Kā izskatās jūsu ienākumi balstoties uz vienkāršiem matemātiskiem aprēķiniem, ja jūs pirmajā darbības nedēļā uzaicināt 2 cilvēkus, tikai 2 un vairs neko nedarat, un viņi turpina darīt to pašu? Jāpiebilst, ka šis ir vispesimistiskākais variants, jo katrs, kurš sāk darboties pēc šīs schēmas, pēc laika sajūt īstu draivu un ir ļoti grūti sēdēt un klusēt, ka tev ir informācija, kas var pasauli apgriezt kājām gaisā un līdz nepazīšanai pārvērst mūsu radu, draugu un labu paziņu dzīves. Tātad sākam ar bronzu, pašu mazāko un pēc būtības pašu nevērtīgāko biznesa paku, jo tajā nav zelta. Ja jūs stājaties ar bronzas paku un to dara abi jūsu uzaicinātie un visi, kas seko, tad pirmajā nedēļā jūs saņemsiet 10 eiro. Tie ir šie 5% no abu uzaicināto nopirktajām bronzas pakām. Otrajā un trešajā nedēļā jūsu ienākumi būs 0, bet jūs jau arī neko nedarat. Tikai pērkat zeltu katru nedēļu 1 gramu. Tas ir jūsu nevis kāda cita interesēs. Jūsu partneri savukārt pa šo laiku meklē savus 2 partnerus. Taču sākot ar 4. nedēļu jūsu ienākumi jau būs 20 eiro, 5. nedēļā 28 eiro, 6. nedēļā jūsu 1 grams zelta jums jau pienāksies par brīvu. Jo nopelnītās komisijas noseks iknedēļas pirkuma izmaksas. Patiesībā kompānija pati konvertēs daļu jūsu nopelnītās naudas atbilstoši tirgus vērtībai uz to brīdi par 1 gramu zelta. Jums par to pat nebūs jāuztraucās. Tā viņa darīs 12 nedēļu garumā. Vēlāk jūs paši izlemsiet, vai vēlaties turpināt pirkt zeltu un veidot uzkrājumus lielākus vai nē. Kā jau teicu, šis ir vispesimistiskākais variants. Viss var notikt daudz straujāk un parasti tā arī notiek. Bet mēs pašreiz apskatām šos naudošo variantu, saskaņā ar kuru 7. nedēļā jūs saņemsiet jau 104 eiro, 8. attiecīgi 208 eiro, 9. 397 eiro, 10. tie jau būs vairāk nekā 800 eiro, un 11. nedēļā jūsu ienākumi būs tik ļoti izauguši, ka jūs mierīgi varēsiet paaugstināt savu statusu līdz VIP statusam, piemaksājot trūkstošo summu, un saņemt maksimālās komisijas, kādas vien ir iespējams. Un 12. nedēļā jūs jau sagaida ienākumi, kas pārsniedz 3000 eiro. Var statusu mainīt arī pakāpeniski, bet tad ir jārēķinās ar papildus izdevumiem. Par katru statusa paaugstināšanu kompānija iekasē noteiktu komisijas maksu. Iespējams, ka jums joprojām šī informācija šķiet nereāla un neticama. Tad jums ir 2 varianti. Vai nu pilnīgi un pavisam aizmirst visu to, ko es šodien stāstīju, vai arī noklausīties šo ierakstu tik daudz reizes, līdz jūsu galvās radīsies pilnīgi apjausma par to, kas un kā notiek, un par to, cik patiesībā unikāls un dziļš ir šis bizness un cik vienkārši ir šī matemātiskā schēma. Jāatzīst, ka ļoti reti, kad dzīvē ir īstenojami tie aprēķini, ko parasti piemēro visa veida mārketinga plāniem. Tad par šo es varu teikt, ka šis ir perfekti atkārtojums arī reālajā dzīvē, jo nav nekādu papildus pirkumu un viss ir maksimāli vienkāršs. Es nevaru jums solīt, ka šis biznes būs mūžīgs, kaut vai tāpēc, ka zelta daudzums pasaulē ir ierobežots un ar katru gadu ar vien vairāk sarežģās tā ieguve un ar vien dārgāk izmaksā jaunu atradņu atrašana. Bet es jums varu solīt, ka jau pēc 12 nedēļām jūs būsiet ļoti apmierināti ar saviem ienākumiem. Iespējams, ka vakar jūs par tādiem pat neuzdrīkstējāties sapņot. Pie nosacījuma, ja izpildīsiet visas tās darbības, ko paredz komandas darbs. Un tas pilnīgi noteikti neprasīs tik daudz laika, cik prasa jūsu darba devējs, kas jums maksā mazāko no tā, ko viņš varētu atļauties. Ejam tālāk, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Te jūs redzat, ka startējot ar sudraba biznesa paku jau 4. nedēļā jūs iegūstat zeltu bez maksas, un jau 9. nedēļā varat atļauties savu statusu paaugstināt līdz VIP statusam. Pie tam aprēķins ir veikts ņemot vērā, ka visa jūsu komanda aiz jums startēs ar bronzas pakām. Redzams, ka termiņi pamazām samazinās un arī gala rezultāts noslēdzot 12 nedēļas ir jau pavisam cits, vairāk nekā 12 000 eiro iknedēļas pasīvā ienākuma. Nākošā biznesa paka visiemīļotākā un vispieprasītākā zelta paka. Arī šeit aprēķinos tiek pieņemts, ka visi, kas jums seko, iestājas ar bronzas pakām, tātad arī šeit vispesimistiskākais variants. Šeit jūs jau 9. nedēļā varat paaugstināt savu statusu līdz VIP statusam, un 12. nedēļā jūs gaida iknedēļas ienākums gandrīz 19 000 eiro. Ceru, ka tiem, kam kādu laiku atpakaļ varbūt smaidījās, tagad vairs smiekli nenāk, un ceru, ka jūs saprotat visu elektroniskās komercijas šī debesšķīgā instrumenta, ko mums piedāvā 21. gadsimts, iespēju plašumu, kā arī jūsu iespēju sadarbībā ar kompāniju Karatbars. Nu, esam nonākuši pie VIP pakas. To jūs uz pašu ekskluzīvāko paku varēsiet nomainīt jau 11. nedēļā, un tad, ja jums atvērsies durvis uz kompānijas Karatbars zelta fondu. Šeit jūsu iknedēļas ienākums noslēdzot 12 nedēļu ciklu 25 000 eiro un vairāk.
Te ir redzams skaitļu izteiksmē to komisiju lielums, ko jūs saņemsiet, kad jūsu komandai pievienosies jauni partneri, atkarībā no jūsu statusa. Ja jūs pašreiz esat VIP statusā, tad saņemsiet 20% no tās biznesa pakas, ar kuru startēs jūsu jaunais personīgi uzaicinātais partneris. Tātad no VIP pakas jūs saņemsiet 320 eiro, no zelta pakas 125, no sudraba 55 eiro, no bronzas 20 eiro. Esot zelta statusā, jūs saņemsiet 15% no jūsu personīgi uzaicināto apmaksātajām biznesa pakām. Tas ir 240 eiro no VIP pakas, 95 eiro no zelta pakas, 42 no sudraba pakas un 15 no bronzas. Esot sudraba statusā, jūs saņemsiet 10% no jūsu personīgi uzaicināto apmaksātajām biznesa pakām. Tas ir 160 eiro no VIP pakas, 63 no zelta pakas, 28 eiro no sudraba pakas un 10 eiro no bronzas. Un esot bronzas statusā, jūs saņemsiet 5% no jūsu personīgi uzaicināto apmaksātajām biznesa pakām. Tas ir 80 eiro no VIP pakas, 32 no zelta pakas, 14 eiro no sudraba pakas un 5 eiro no bronzas. Domāju, katram ir skaidrs, ka ir izdevīgi startēt ar pēc iespējas augstāka līmeņa paku. Gan tāpēc, lai saņemtu maksimālās komisijas maksas tieši par personīgi uzaicinātajiem, gan arī, lai saņemtu maksimālās naudas par cikliem, kas vērsies ciet regulāri un daudz. Palūkosimies uz investīciju lielumu. Kas šodien ir 100 eiro? Tā ir viena kārtīga iepirkšanās uz nedēļu vidēja lieluma ģimenei, tīpaši lielpilsētā. Tā ir viena kārtīga degvielas uzpilde jūsu auto. Un galu galā 99 eiro tie ir 2 grami zelta, kaut gan pateicoties šiem 99 eiro, jūs iegūsiet ne mazāk kā 12 gramus zelta. Palūkojieties apkārt, cik daudzi cilvēki šodien vēl joprojām pūlas uzsākt savu biznesu pēc klasiskā biznesa schēmas, ieguldot visai iespaidīgas naudas. Uz to fona pat VIP ekskluzīva biznesa paka ir tāda rotaļa smilšu kastē. Un šīs naudas vienā skaistā dienā vienkārši var pazaudēt un vēl palikt iestigušam parādos, jo kaut kas plānā nenostrādāja tā, kā vajag. Pat esmu gājusi tam cauri ar ziedu veikalu Rīgā. Tagad atceros to kā murgo ar anormālu stresa līmeni un negulētām naktīm, skrienot te uz Poliju, te uz naktstirgu pēc ziediem. Tagad varu droši teikt, ka biju laimīgākais cilvēks pasaulē, kad to veikalu aizklapēju ciet. Un kaut arī es vēl šodien maksāju senus parādus. Es esmu laimīga, ka manā dzīvē šāda skola ir bijusi. Tā bija tikai viena no mācību stundām, kas man ļauj patiesi novērtēt to iespēju, kas ir manās rokās šodien. Šeit jums tiek piedāvāta elementāra un vienkārši iespēja uzsākt elitāru ilgtermiņa biznesu. Zelts vienmēr ir bijis un būs elitārs. Es domāju, ka absolūtākais vairums šodien bez problēmām var atrast 99 eiro. Palaidiet tos pareizā gultnē. Pārstājiet mētāt savu naudu pa nelegāliem offshore projektiem cerībā, ka tie jums no $10 uztaisīs miljonu. Tas vienkārši nav iespējams. Lai to saprastu, nav vajadzīga augstākā izglītība. Sen jau apstiprinājusies elementāra patiesība, jo lielāks starta kapitāls ir nepieciešams, jo lielākas iespējas tiek piedāvātas un arī reālākas tās ir. Uzticiet biznesa veidošanu kompānijai Karatbars, pateicoties kurai pa nieka 3 gadiem pasaulē ir parādījies neviens miljonārs. Vim biznesa paka, tie ir 100 000 eiro mēnesī, tātad pēc gada jūs jau esat šo miljonāru vidū. Pacentieties kļūt par vienu no tiem. Vienkārši uzstādiet sev mērķi 3 mēnešus veltīt šai iespējai, nepalaidiet garām šo reto izdevību, un galvenais, jau sākotnēji noskaņojieties uz pozitīvu un naudīgu vilni. Katrs zina, ka veiksme biznesā ir atkarīga ne tikai no jūsu zināšanām, prasmēm un ambīcijām, bet arī no jūsu vispārējā noskaņojuma. Jo ja ar skābu seju jūs sēdēsiet un gaidīsiet naudu, diezin vai sagaidīsiet. Cilvēki enerģētiski jūt tos, aiz kuriem var iet biznesā. Kļūstiet par tādu pozitīvu emociju ģeneratoru, aiz kura cilvēki rindā stāsies, un esiet droši, šeit jums vienmēr būs kas palīdz. Tātad vēlreiz 2 vārdos par galveno. Kompānijas Karatbars uzkrājuma programmas būtība ir tajā, ka jūs katru nedēļu 12 nedēļu garumā no peļņas, vēlreiz pasvītrojot no nopelnītās naudas, pērkat 1 gramu zelta savam uzkrājuma portfelim. Tādā veidā jūs nevērtīgo papīra naudu konvertējat mūžīgā vērtībā zeltā. Būtībā jūs naudu no vienas kabatas pārliekat otrā, tajā, no kuras grūtāk iztērēt. Toties ar kādām dividendēm. Vienmēr atcerieties, ka izmantojot kompānijas Karatbars piedāvāto partneru programmu, jūs pieslēdzat cilvēkus sistēmai, kas pārvērš arī viņu papīra naudu zeltā. Jūs viņiem dāvājat drošību un stabilitāti nākotnē. Sistēma strādā kā pulkstens jau ne 1. gadu, un to jau ir pārbaudījuši vairāk nekā 150 000 partneru. Mēs neesam ne pirmie, ne pēdējie, un komisijas tiek maksātas ar Šveices pulksteņa precizitāti. Nopelnītā nauda tiek ieskaitīta jūsu personīgajā debitkartē Mastercard, kas tiks izgatavota no pirmās jūsu nopelnītās naudas. Pirmie 35 eiro no nopelnītā aizies šīs kartes izgatavošanai. Šī elegantā debitkarte ir ieguvusi balvu un atzīta par labāko karti 2013. gadā. Karte tiek izgatavota Londonā.
Šai kartē ir ļoti plašas praktiski visas iespējamās izmantošanas iespējas un vēl vairāk. Iespēja izņemt skaidru naudu bankomātā jebkurā pasaules malā, norēķina tirzniecības vietās, kā arī pirkumu internetā, un šogad tiks pieslēgta arī unikāla iespēja norēķināties ar līdzekļiem no zelta fonda, ja kartē pietrūks naudas. Sistēma automātiski konvertēs daļu zelta no jūsu uzkrājuma un ar to varēs norēķināties. Katru nedēļu piekdienā jūs saņemsiet savu nopelnīto naudu. Dienas limits izņemšanai bankomātā ir līdz 750 eiro, un dienas pirkuma limits ir līdz 6000 eiro vienā reizē. Ja jūs piedarat pie tiem cilvēkiem, kas līdz šim ir bijuši meklējumos, viss, apstājieties, jūs esat atraduši labāko iespēju, kas pēdējā laikā ir parādījusies uz horizonta. Vēl bez tā, katram no jums jūsu back-office'ā būs savs internetveikals, no kura jūsu paziņas varēs nopirkt gan kolekciju kartītes, gan klasiskās un dāvanu kartītes, un jūs saņemsiet peļņu par katru pirkumu no 0,5 līdz 6%. Ir svarīgi saprast lūko, šeit jūs personīgi neko nepārdodat, jūs nepiedalāties nevienā no pirkšanas pārdošanas ķēdītes posmiem. Jūs tikai rekomendējat, šis ir rekomendāciju bizness. Šodien rekomendēt ir viegli, nekas nav pašam jāstāsta, jāiedot adresi, kur cilvēks var iepazīties ar informāciju. Tas arī viss. Katrs cilvēks, kurš uzsāk šo biznesu, lēmumu pieņems patstāvīgi. Jums nav jābūt ne par advokātu, ne par galvotāju, un katrs atnāks uz kompāniju pats ar savām kājiņām. Kompānija jūs par to dās netalgos, un jūs varēsiet vai nu nopirkt zeltu, vai arī izņemt naudu no savas jaunās Mastercard. Lūk tā, eleganti un vienkārši var veidot elitāru un ļoti ienesīgu biznesu. Un tagad solītā informācija par to, kā atšķirt nopietnu biznesu no piramīdas. Piramīda ir nauda no naudas. Tajā nekad nav nereāla produkta, ne pakalpojuma. Vai arī tā piesacas ar produktu, kam nav nekādas vērtības, ja no tā paņem nost mārketingu. Savukārt šeit jums ir reāls produkts, reāla prece, un tas ir zelts. Jūs to fiziski saņemsiet, līdz ko apmaksāsiet biznesa paku. Un tagad ir pienācis īstais laiks komandas piedāvājumam, par ko solīju pastāstīt prezentācijas gaitā. Vislielākā problēma uzsākot rekomendāciju biznesu parasti ir jaunu partneru uzaicināšana. To darīt ir jāmāk, un to var mācīties visu dzīvi. Tas parasti ir vislielākais klupšanas akmens, it sevišķi iesācējiem, jo nav prātīgi uzreiz spērties pie draugiem, radiem un paziņām, ja vien jums to vidū nav neapgāžamas biznesmeņa autoritātes. Lai kā šie cilvēki mūs mīlētu, un varbūt tieši tāpēc, ka viņi mūs mīl, viņiem ir tieksme nozagt mūsu sapņus. Diemžēl. Prātīgāk ir meklēt cilvēkus no tālāka paziņu loka vai arī starp līdz šodienai nepazīstamiem cilvēkiem, kam varētu būt interesants jūsu piedāvājums. Lai atvieglotu šos pirmos vissmagākos soļus, komanda ir izveidojusi savu piedāvājumu, un tas ir šāds. Komanda izvērš reklāmas kampaņas gan Latvijas, gan arī krievu valodīgajā tirgū, tādā veidā piedodot biznesam iespaidīgu attīstības ātrumu. Un katrs, kam ir vēlēšanās, var dabūt sev 2 obligātos partnerus komandā, ar ko arī sāksies un visai rēti turpināsies jūsu biznesa attīstība. Tā kā visefektīvākās un arī vislielāko atdevi ir maksas reklāmas, tad ir noteikti simboliska dalības maksa šajā komandas projektā, un tā ir 10 eiro. Piekrītiet smieklīga maksa, ja biznesa pamats praktiski tiek uzdāvināts. Lieki teikt, ka šāda pieeja biznesa struktūras veidošanai nodrošina ļoti lielu komandas attīstības ātrumu. Daudz ātrāku nekā redzējām prezentācijā rādītajos slaidos snaudošajā variantā. Vēl viens ļoti svarīgs moments ir tas, ka mēs darbojamies spēcīgākajā Krievijas komandā aiz līderiem Nikolai un Olgas Labanoviem. Šobrīd cilvēkiem uzzinot par labu biznesa ideju netik svarīgi ir vienkārši būt šajā biznesā, kā zināt, ar kādiem cilvēkiem viņi šo biznesu uzsāk. Jo rekomendāciju biznes tas ir komandas biznes, tāpēc ir ļoti svarīgi, kāda cilvēki ir jums apkārt. Un ja ir iespēja izvēlēties labākos no labākajiem, tad tas ir jādara. Mēs jums varam garantēt, ka jums ir iespēja uzsākt savu darbību spēcīgākajā komandā Austrumeiropā. Tas nozīmē ļoti spēcīgu apmācību, ļoti pārdomātus un efektīvus darba instrumentus un palīdzību jebkurā mirklī, ja tāda ir nepieciešama. Tad nu tagad katram jau ir 3 iespējas. Aizmirst par šo kompāniju un tās piedāvājumu, ja joprojām neesat spējuši noticēt, ka šāda nauda varētu ienākt jūsu dzīvē. Otra, ņemt sirdziņu un pastāvīgi lēnām čunčināt uz priekšu, kā nu māk. Un trešā, kāpt ātrgaitas vilcienā, kas saucas komandas darbs un traukties pretī satriecošiem rezultātiem. Iespēju robežās centīsimies tiem, kas stājas ar dārgākām biznesa pakām, pievienot partnerus, kas ir gatavi startēt ar līdzvērtīgām. Un vēl kas ir svarīgi, šis komandas piedāvājums būs aktuāls 1, varbūt maksimums 2 mēnešus. Uz doto brīdi, kā beigu datums, tiek plānots 1. septembris, jo ņemot vērā lielo cilvēku pieplūdumu, darbosimies, kamēr tas fiziski būs iespējams. Tik galā ar tādu cilvēku kvantumu. Pēc tam jau būs jāturpina katram pašam, tāpēc ķeriet zelta laiku zelta biznesā. Pie tam ķeriet tā, lai arī jūsu partneri jaunie paspētu to noķert. Tagad jūs lielos vilcienos zināt visu par šo kompāniju un arī par mūsu komandas piedāvājumu. Un ja šī informācija jums šķiet vērtīga, negaidiet nedienu, startējiet pēc iespējas ātrāk.
Jo lieki teikt, ka mūsu kaimiņi Krievijā ir ļoti aktīvi šajā biznesā. Var teikt, ka biznesa partneri aug kā sēnes. Ja jūs grozaties biznesa aprindās, tad kāds jau tuvākajā laikā jums noteikti piedāvās šo biznesu. Labāk, lai jūs esat pirmais, kas to var piedāvāt citiem. Ja jūs pieņemsiet lēmumu piedalīties un iesiet meklēt partnerus pēc pusgada, tas jau būs krietni sarežģītāk. Nedomājiet ilgi, jo gudri cilvēki, kas raduši noķert iespējas vēl lidojumā, vienkārši iekāps šajā ātrgaitas vilcienā un brauks jums pa priekšu pelnot to naudu, ko varējāt pelnīt jūs. Tāpēc neguliet, domājiet ātri un esiet droši, ka esat izdarījuši pareizo izvēli. Daži cilvēki dara tikai to, kas ir ērti, turpretī citi nekad nepazaudē vīziju. Pie kuriem cilvēkiem piedarat jūs? Pie tiem, kas atnākuši šajā pasaulē, lai kaut ko sasniegtu, vai arī, lai nodzīvotu dārziņu cienīgu dzīvesveidu, kā visi, un nomirtu tā arī neizbaudot dzīvi visā tās krāšņumā. Nav svarīgi, no kāda punkta sākt, ir svarīgi, ka ir iespēja kaut ko mainīt. Katram no mums ir no Dieva dots potenciāls, un kopš pašas dzimšanas katram no mums ir tiesības būt bagātam. Mēs esam mūsu domu rezultāts. Tieši tās mūs ir virzījušas turp, kur mēs pašreiz atrodamies. Tad šodien mums ir jāizlem, kur mēs vēlamies būt rīt.